tiešām es ļoti gaidīju šo projektu, un man bija ļoti lielas cerības. Jo ikdienā es strādāju, tā kā es strādāju ieslodzījumu vietu pārvalde centrālā aparātā, es koordinēju resocializācijas programmas ieslodzījumu vietas. Un tas bija manas cerības par to, ka tad ir jāatjauno, jāuzlabo, jāsakārto programmas, lai tas būtu zinātniski pamatotas, lai būtu sakārtotas, lai būtu kārtība. Projekts iet uz beigām, un kā tad mums veicas? Mūsu tēma ļoti skaisti un interesanti abām iestādēm. Tad pieejamas korekcijas programmas, to piedāvājumu notiesātam uz kriminogēna vajadzību fona, un kādu uzvedību koriģējumu vispirms. Es, kad aizdomājos par šo tēmu, es domāju, vajadzētu kaut kas sadalīt. Un es sadalīju 3 jautājumus. Tātad, ko mēs koriģēsim, ar ko, un kas koriģēs. Un sākot ar to, ka ko koriģēsim, Krīšus mums izstāstīja, kāda veida mēs noskaidrosim, ko mēs koriģēsim. Tāpēc bija izstrādāts instruments, RVN, vai pārstrādāts, izstrādāts, no jauna izstrādāts, un pamatoties uz šī instrumenta datiem, katram notiesātam tiek izveidots resocializācijas plāns. Un šajā plānā tiek iekļauti resocializācijas līdzekļi. Tad ar ko mēs labosim? Ar ko? Un resocializācijas līdzekļi mums ir uzrādīti likuma Latvijas izpildes kodeksā, un jaunajā likumprojekta grozījuma Latvijas izpildes kodeksā, kas stāsies spēkā nākamgad, atsevišķi ir bultiņa. Neprotu parādīt. Atsevišķi uzrādīti programmu veidi. Līdz šim mēs saucam resocializācijas programmas, tad tagad mums būs motivācijas programmas, sociālas rehabilitācijas un sociālas uzvedības korekcijas programmas. Tas jau būs bišķiņ vēl, kad likums stāsies spēkā. Bet atgriežoties pie projekta paša sākuma, ar ko projekts iesāka. Un pētījums. Kāpēc pētījums? Un loģiski, jebkura gadījuma, kad mēs taisamies kaut ko labot, vai remontēt, vai ārstēt, sākumā nepieciešama diagnostika. Tāpēc arī bija pirmais, tas bija lauka pētījums, kura izpētēja esošu stāvoklī, kā notiek ar programmam, kas notiek, pie kā būtu jāstrādā. Tad mūsu speciālisti, pētnieki izstrādāja programmu kvalitātes novērtēšanas instrumentu. Un jau ar šo instrumentu izvērtēja katras esošas programmas kvalitāti. Un tad arī parādījās ieteikumu noteiktu programmu labošanai, pilnveidošanai. Un bez tam vēl bija arī veikts pētījums par trūkstošo resocializācijas programmu. Kādas programmas ir nepieciešamas papildus esošiem. Un tad pie mūsu rezultātiem. Tad pie pilnveidotam programmam mums strādāja darba grupas. Katras programmas pilnveidošanai strādāja darba grupa, kura sastāv bija pētnieki un ieslodzījuma vietu resocializācijas daļas nodarbinātie praktiķi. Un šim ir, te jūs varat redzēt, kā saucas iepriekšējā programma, un kā viņa saucas tagad, un ieviešanas gads. Principā visas programmas tika ieviesta pagājušā gada. Viena vēl ir procesa. No šim jau var pateikt, ka viena programma ir, otrais numurs pārmaiņam, ir motivācijas programma, bijusi EQVIP un esošā domas atbildība rīcība ir uzvedības korekcijas programma. Un gribētu arī piebilst, ka ļoti svarīga bija šī sadarbība ar praktiķiem. Jo viņi varēja arī atsevišķas metodes, paņēmienus izmēģināt praksē, kamēr
notika darbs ar programmu pilnveidošanu. Un arī visam programmam tika apmācīti programmas vadītāji. Tad jaunas programmas projekta ietvaros notika ārpakalpojums, kura ietvaros bija izstrādātas 3 jaunas programmas. Vecāku prasmes, tātad paredzēta vecākiem. Dzīve turpinās šī programma senioriem. Tātad kā dzīvot tālāk, sagaidot vecumu, vai jau tajā jau būtu. Zinu, varu, daru, ceļvedis uz miera ostu. Šī ir programma personām, kuri cietuši no vardarbības. Un mums jau aprobēta šī programma cietuma. Programmas ieviestas pagājuši gadu, un visi programmas vadītāji apmācīti. Kā arī mums ir pārņemtas 2 uzvedības korekcijas programmas. Vardarbības mazināšanas programma nosaukums runā pats par sevi. Un programma racionalitāte un resocializācija R&R2, saīsinājumā mēs to saucam. Šī uzvedības korekcijas programma, kas vērsta uz antisociālas domāšanas un uzvedības maiņu. Ja, un tā ir 3 apakšbloki, apakšprogrammas. Tātad pamatprogrammā un programma personam ar uzmanība deficīta un hiperaktivitātes sindromu, un arī programma personam ar psihiskas veselības traucējumiem. Kā arī mums norādīja CPT un valsts kontrole, norāda, ka mums ir nepieciešamas programmas tieši personam ar psihiskiem traucējumiem. Un te beidzot mēs to programmu dabūjam. Šīs programmas vēl procesa, mēs vēl neesam saņēmuši galēju versiju, jā, bet laiks vēl ir līdz projekta beigām. Un tagad, manuprāt, visvarīgais jautājums, kas koriģēs? Personāls. Projekta ietvaros mēs izstrādājam iekšējās kārtības noteikumus, kā veikt personāla atlasi. Un šo metodi arī veiksmīgi izmēģinājam. Vairāki tie klātesošie jau izgājuši procesu. Un tad notika mācības un atbalsta pasākumi. Tas ir ļoti svarīga lieta, ko gribētos pilnveidot. Nebija arī projekta paredzēta atbalsta pasākumi. Tas sanāca paši no sevis izauga. Ja, kad norganizējam kovīzijas, norganizējam konsultācijas, jo sākot īstenot programmu, rādās visādi jautājumi, sākot no tehniskiem līdz pat teorētiskiem jautājumiem. Ja, un līdz ar to es paturu sev prātā, ka tas būs jāturpina un jāattīsta. Un tagad gribu parādīt par sakarā ar mācībām. Ja? Šai diagramā, nezinu, cik smuki vai nesmuki, kā saka mūsu kolēģi, apmācītie resocializācijas programmas vadītāji. Es gribēju apskatīties, kad es vācu šos datus, cik daudz personāla mēs apmācījām un cik daudz mums palika uz šo brīdi. Ja? Un šie dati ir arī ņemot vērā, ka bija iespēja vairākas programmas papildus apmācīt. Cilvēki ne tikai nāk pie mums sistēmu, bet arī aiziet. Kā Anatolijas Čepkevičs jau stāstīja, ka darbinieki aiziet, ja, un mēs zaudējam šos resursus apmācītus. Ir īpaši grūtības ir ar pārņemtam un ar pakalpojumā iegūtām programmām, jo vienreiz bija pakalpojums apmācīja un vairāk nav turpinājumu. Un mums tagad būs jādomā, kā tikt ar to gala. Un te es gribēju uzskatājumu parādīt. Pirmais stabiņš ir, cik bija mums apmācīti projekta laika. Otrais jau cik palika uz šodienu. Tas nebija uz šodienu, tas bija pāris dienam atpakaļ. Es ceru, ka vēl palika šis skaitlis. Bet pēdējais stabiņš, tie 111 personas, tie ir unikālie darbinieki, kuri apmācīti visam tam 226 reizes. Ja? Tātad nozīmē, ka vidēji katrs ir apmācīts vadīt vismaz 2 programmas. Bet ir gadījumi, kur ir
daudz vairāk programmām ir apmācīti. Ja, un te rodas vairāki jautājumi. Manas pārdomas. Kaut mums ir šķiet tik daudz apmācītu programmu vadītāju, bet tāpat ir trūkums. Piemēram, cietumā ir viens apmācīts kādas programmas vadītājs, bet nav otrā, un tad nevar īstenot jau šo programmu. Un arī personāla mainība. Nu, jūs jau dzirdējat mūsu sāpi, ja? Ka personāls aiziet. Piemēram, cilvēks ir apmācīts, viņš tur vada 4 programmas, un viņš aiziet. Ja? Viņa vieta, kamēr atnāks jauns cilvēks, kamēr viņu apmācīsim, kamēr viņš iesies darbā, tas paiet laiks. Un ar to ir jārēķinās. Ja? Par jaunu programmu vadītāju apmācību. Tas mums būs jārisina šis jautājums par valdes līmenī, kā mēs turpmāk bez projekta apmācīsim programmas vadītājus. Un arī kompetenču celšana. Jā, visas šīs mācības, papildus mācības, kas nepieciešamas programmu vadītājiem, ka šajā projektā mēs ieguvām mācības motivēšana, intervēšana, grupu vadīšanas pamati. Man šķiet vēl kaut kādas mācības un specifiskas mācības. Un arī būs jādomā par programmu vadītāju atbalsta pasākumiem. Nu, protams, minimālu, ko es jau uztaisīju čatiņu par tīmā, par katras programmas ietvaros, ka var jautājumu iemest, un tad kurš var tas atbild. Ja? Kolēģiāli varam viens otram palīdzēt, ja? Bet būs jādomā par šiem jautājumiem. Nu, un kādi mums tuvākie plāni? Pie kam būs mums jāstrādā? Programmu vadītāju monitorēšanā. Mēs jau iesakām šo procesu, strādājam pie instrumenta, kā dziļāk nerunāšu, jo tas tieši tikai procesa sākumā. Tad jādomā par programmu direktoriem, tad atbildīgu personu, kurš parauga vai pārzina vislabāk programmu un varēs to palīdzēt kolēģiem. Tad priekšā stāv programmu licencēšana. Nu, pagaidām tas ir plānots uz 25. gadu. Likumprojektā tā ir noteikts. Un arī būs jādomā, kā mēs nodrošināsim programmu validitātes un kvalitātes izvērtēšanu, kā mēs veiksim regulāru programmu pilnveidi, jo laiki mainās zinātniskā pieeja, un tāpēc arī jāmaina programmu saturu. Un arī ir, kāds teica, nesaki sapnis, saka plāni. Un tad ir tāds plāns vai sapnis, ka piesaistīt pētnieciskos resursus. Protams, ārzemēs ir, ka augstākās izglītības iestādes sniedz savu pētniecisko palīdzību ieslodzījumu vietām. Un tad sanāk tāds pētniecisks fundaments. Bet te ir plāni. Tas ir pārdomās. Cerēsim, ka mums viss izdosies. Es tiešām pateicīga par to darbu, kas ir izdarīts, par šīm programmām, kas jau mums ir nodotas, un mēs sākam iztenot cietumā. Un es ļoti ceru ar turpmāku sadarbību ar esošiem pētniekiem, ar kuriem mēs labi sadarbojamies. Un novēlu mums visiem, lai mums viss izdodas. Paldies!